Rīgas pašvaldības uzņēmumā Rīgas namu pārvaldnieks nozagta nauda, ko iedzīvotāji bija maksājuši par komunālajiem pakalpojumiem. Vai šo naudu izdosies atgūt? To šorīt jautāsim mūsu studijas viesim Rīgas domas priekšsēdētājam Nilam Ušakovam. Labrīt! 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 Par Rīgas namu pārvaldniekā nozagto gandrīz 1/4 miljonu latu. Kādas ir izredzes? Izdosies atgūt naudu? Tur bija vesels detektīvs, un teikšu tā, mums nav tā, ka ļoti bieži uzņēmuma vadītāji sagada moments, par ko var lielīties. Un šoreiz tiešām valdes locekļi un valdes priekšsēdētājs nostrādāja ļoti labi. Jo kā ir bijis? Nedēļu apmēram, pēc mūsu aizdomām, pirms apvienošanas, tas ir pagājuši gadu, kad mēs apvienojām visu 15 namu pārvaldes, finanšu direktors pārskaitīja 247 000 firmai, kas pieder pēc mūsu datiem, pēc mūsu informācijas viņa radiem. Un tā firmai, ka kontakta informācija pat viņa dienesta mobilo telefonu numurs bija uzrādīts. Bet iekšēja lietvedība viņš ir viltojis dokumentus, kā mēs uzskatām, parādot, ka tā nauda bija samaksāta par apkuri. Un tikai pēc gada izraisīja aizdomas, kad visa apvienošanas process jau gāja tālāk, ka viņš ļoti aktīvi lobē to, ka vienu konkrētu bankas kontu vajag jau pēc iespējas ātrāk aiztaisīt ciet, lai vienkārši viss pēdas pazūstu. Un viņš arī īpaši gribēja atdot piekļuvi internetu bankai, kad prasīja to valdes priekšsēdētājs. Tas izraisīja aizdomas, un pēc tam sekoja detektīvs, jo tā neoficiāli pārbaudīja izrādījās, ka tā ir kaut kāda nezināma firma, kur aizgāja nauda nevis par siltumu. Izrādījās, uz kā var tā reģistrēt. Izdevies saprast, ka tur lielākā daļa no naudas stāv konta. Un tikai pēc tam sazinājās ar policiju, cilvēks tika aizturēts, un šī nauda, ja es nemaldos, pēc tiem pēdējiem datiem 80 000 ir arestēti. Tas nozīmē, ka lielāku daļu no tiem līdzekļiem mēs noteikti varēsim atgūt, un cerēsim, ka ar policijas sadarbību dabūsim arī pārējo. Bet cilvēks, kas to izdarījis, viņam bija nevainojama reputācija. Un kas šobrīd ir ar šo cilvēku? Viņš bija aizturēts, detaļas, teiksim, par to pusi, ar ko strādā policija, lai policija stāsta. Bet cilvēks, viņš ir strādāja vadošos amatos valsts uzņēmumus, pirms viņš atnāca uz namu pārvaldnieku. Mums nebija, teiksim tā, mēs nevaram noprognozēt, ka cilvēks vienu brīdi sajūgs prātā un izmantojot iespēju nedēļu pirms uzņēmumu visu apvienošanās pārskaitīs teju 1/4 miljonu saviem radiem. Vai ir pārliecība, ka šis ir vienīgais darījums, kuru viņš tā ir veicis? Notiek pārbaude, bet mēs domājam, ka tādā veidā tā bija tikai viena reize, kad mēģināja piekrapt uzņēmumu. Tagad pēc apvienošanas vienkārši nav vairs iespējams. Mums bija 15 uzņēmumi, katrs rīkojas, kā gribēja. Un nokontrolēt bija krietni grūtāk, ka tagad mums ir viens. Un mums šoreiz tiešām tā ir valde atbildīga, kaut gan es pateikšu, tā ir grūta joma. Es biju spiests pats tos cilvēkus, ka kādreiz esmu līdz valde pat atsaukt. Es atvainojos, viens no cilvēkiem, kas bija atsaukts no valdes, es pēc tam biju spiests viņu izmest no savas frakcijas. Viņš bija saskaņas deputāts un arī no partijas viņu izmest, tāpēc, ka bija aizdomas. Tur nav viegli ar cilvēkiem un nāksies vēl strādāt, lai to uzņēmumu padarītu par paraugu uzņēmumu. Kāda vispār šobrīd ir situācija ar citiem pašvaldības uzņēmumiem? Tajos līdzīgas mahinācijas principā nav iespējams vai tomēr pastāv iespēja? Namu pārvaldnieks, tur bija specifiska situācija, kad gāja apvienošana. Mums bija 15 karalistes. Katra bija pilnīgi neatkarīga un darīja, ko gribēja, un nokontrolēt to bija teoretiski iespējams, bet tas prasīja nenormālas, teiksim, resursus. Tieši tāpēc mēs to visu apvienojam, lai mēs varētu labāk to kontrolēt. Tagad tas nav iespējams vairs, kā arī jebkura cita uzņēmuma. Kad bija 15, un kad viņi visi gāja uz apvienošanu, uz ko cerēja tas cilvēks? Viņš cerēja, ka viņš no konkrēta bankas konta pārskaitīs to naudu, pēc apvienošanas to kontu aiztaisīs ciet, un pēc 4 gadiem mēs sapratīsim, kas ir noticis, un varbūt mums paveiksies, un knaps kaut ko atradīs vai valsts kontroli, un tad mēs visu redzēsim. Paldies Dievam, šoreiz valde negulēja. Runājot par to naudu, kas pašvaldības uzņēmumā nāk iekšā, nevis iet prom par iedzīvotāju maksājumiem, kāda ir situācija ar parādiem? Mums ir sekojuši. Ja mēs runājam par Rīgas siltumu kopumā, tā parāda summa ir pie 14 miljoniem, kas nav maz, bet apmaksas disciplīna mums ir 80% no rēķiniem, pie 85% no rēķiniem ir apmaksāt. Tas ir par 0,7 punktiem mazāk nekā bija pērn. Tas nozīmē, ka tradicionāla paradigma, ka cilvēki pavasaru tomēr apmaksā. Bet šie cilvēki, kuri ir parādā, ir vieni un tie paši, kuri joprojām paliek parādā, vai viņi mainās daži? Tas svārstas. Teiksim, ja mēs runājam konkrēti par namu pārvaldnieku, viņiem kopējais parāds, ko cilvēki nav samaksājuši, ir arī ap 20 miljoni, no tiem 7 ir par apkure un vēl attiecīgi 13 ir par
visiem pārējiem pakalpojumiem. Nu, cilvēkiem ir grūti ar naudu, tas ir, bet tradicija ir cilvēki, kas sakrāja tos parādus, tie, kas nevar samaksāt tīri no objektīva iemesla dēļ, tāpēc, ka situācija ekonomika nav nemaz tik spoža, pavasaru viņi to atmaksā. Bet ir cilvēki, kas to nedara ļaunprātīgi, tas ir, ja mēs runājam tieši par tām pārvaldnieku. Patreiz mums tiesas darbi notiek vai notiks ap kādiem 2000 parādniekiem, par ko mēs varam teikt, ka viņi tomēr varēja būt disciplinēti. Jo neviens cilvēks, viņš atnāca uz nama paroli ar vārdiem, es patreiz nevaru samaksāt, es varētu sarunāt grafiku, kāda veida un cik ilgu laiku es visu to atmaksāšu. Nekad pret viņu nekādas, teiksim, piedziņas procedūras netiks veiktas. Tad piedziņa ir pret tiem, kuri izvairās, slēpjas un ļaunprātīgi, jā. Vēl Domas satiksmes lietu komiteja atbalstījusi ieceru par bezmaksas sabiedriskā transporta nodrošināšanu 5. līdz 12. klašu skolēniem Rīgā. Kad par šo jautājumu lems Domas sēdē? Mēs plānojam par to lemt līdz vasaras sākumam. Mēs izreikinājām, ka tas gada griezuma maksās ap 3 miljoniem latiem. Pensionāri bezmaksas nestrādājušiem pensionāriem mums tas izmaksā 3,5. Mēs varam to atļauties. Mums no paša sākuma bija tā prioritāte salikts, kad mēs balsojam par pensionāriem. Tā ir brīdi, kad mums parādīsies iespēja, mēs dosim nākamajiem, kas tie būs. Tie būs bērni, un šoreiz mēs redzam, ka mēs varam iedot visiem līdz 12. klasi ieskaitot. Tālāk jautājums ir par arotu vidusskolu audzēkņiem. Viņi ir rinda, viņi šoreiz vienkārši ir finansiāli. Vēl nevaram to pavilkt, un plus viņiem ir stipendijas attiecīgi. Mēģināsim iespēju to atrast vēlāk, kad būs savādāk situācija ar naudām. Bet bērni bija pateiks, ka mēs to izdarīsim. Paldies jums par sarunu. Paldies, Šešņīdien. Šorīt mūsu studijā Rīgas domas priekšsēdētājs Nils Ušakovs.